Rīgas komerces ģimnāzija. 256 ģimnāzijas skolnieki mācības turpinās citās Rīgas skolās. Daļa no pedagogiem pāries darbā uz citām mācību iestādēm, bet daļa iestāsies bezdarbniekos. Šodien pēdējo reizi pie savas Gaismas pils pulcējās Rīgas komerces ģimnāzijas audzēkņi un pedagogi. Sanākušie stāsta, ka pašvaldības lēmums slēgt skolu ir neprātīgs solis. Olafa komerces skola ir bijusi carlaikos, Krievu carlaikos, viņa pastāvējusi Latvijas laikā. Mēs atmodas laikā gribējām atjaunot komerces izglītību Latvijā, bet tagad viņi izrādās atkal vairs nav vajadzīgi. Grūti pateikt, kas tie pa laikiem tagad pienākuši, ka komerces izglītība vairs Latvijā nav vajadzīga. Bija arī izdomāts ļoti daudz interesantas aktivitātes, pieņemsim tās pašas skolmācību firmas un arī kaut kādu tirdziņu, un tiešām ļoti daudz praktiskas tādas pieejas bija. Lielākā daļa no komerces ģimnāzijas audzēkņiem mācības turpinās Rīgas 2. vidusskolā. Vakar no savas iemīļotās ēkas atvadījās arī Rīgas 100. vidusskolas audzēkņi. Kopš vakardienas Latvijā vairs nav nevienas skolas, kurā paralēli citām zinībām varētu apgūt arī roka mūziku.